Kāpēc neražojam mācību video? Daudzās skolās un uzņēmumos ir tehnika, ir nopirktas gaismas, kameras, mikrofoni, bet šis video saturs nerodas. Kāpēc? Jo tehniku nopirkt ir viegli. Cilvēki raksta visādus projektus, atrod finansējumus un viss notiek. Un tad viņi tur stāv. Grūtākais ir ražošana. Lai taptu tiešām video, ir nepieciešams cilvēks, kas vada procesus. Industrijā to sauc par producentu. Viņa darbs skolā vai uzņēmumā būtu vienkārši paņemt ideju un pārvērst to gatavā mācību video. Izdomāt tēmu un mērķi, uzrakstīt īsu plānu vai skriptu, salikt komandu un lomas, norganizēt grafiku, nofilmēt, nodot montāžai vai pašam montēt un pabeigt. Līdz ar to šis viss tiek publicēts. Bez producenta filmēšanas parasti nenotiek. Ne tāpēc, ka cilvēki negrib, bet tāpēc, ka visiem ir citi pienākumi un nav neviena, kas tur kopā visu ķēdi līdz rezultātiem. Tāds kā gans. Tāpēc mans jautājums ir par to, ja mēs gribam šodien mācīties kā rītdienai, tad kāpēc vēl mums skolā ir snaudoša tehnika, kas neko neražo? Konferencēs parādīšu producentu lomu skolā un vienkāršu modeli, kā ieviest video ražošanas ciklu, lai mācību video top regulāri, nevis tikai kā vienreizais projekts, jeb kad kādam uznāk sajūtiņa un viņš kaut ko uzfilmē. Ja tev skolā uzņēmumā tehnika ir, bet video nav, tad tiekamies konferencē.